ka pirmais karš bija, tā es biju 11 gadu vecs, mūs sūtīja, uz Krieviju bija projām 5 gadu. Un to mēs to zilo govu, un vēl vien sarkanu govu mēs aizbraucu uz Dundaku, tur papam bija, tur bija radnieki, jā. Tur mēs pamēt tos govus, un tad mēs tur, kā kūķis pienāca, tur, kur tas bija kolika, jā. Un kūķis pienāca tur, un tā mēs mūs veik projām, mūs perni, tad perni mūs aizbeid, tā mēs sākās beigas gāju. Es jau biju mazs, ka devus to visu pasauli pēc Krievijas. 5 gadu. Paps saka, pa tiem kuģiem jaunas dienas viņš brauc, viņš saka, viņš tur pazina, Zevastopils un visu, viņš saka, tur zina, kur lāvā kuģiem. Viņš saka, viņš savu jaunu mūsu pa kuģiem ir brauc, paps, jā. Nu, un kā viņš nāk flāpāk, un tādā, ka uzspied viņam, kā jāprēt mammu. Caur ģimenes redzes, viņi iebrauc 20. augustā, viņi iebrauc Zevastopilē, kas viņš ir redzējis personīgi. Viņam tas mazais Nikolājs, tas mazais dēls, tas bija 12 gados, mēs bija 1 gada. Olga un Anastasija un Nastaša, jā, un ķeizerien, un ķeizeris pats, un tā brauc pa Sevastopili ielam, un, jā, un tad cilvēki tā kā lūst. Un tā tik smuk, tā viņi brauc automašīnu, viņi brauc pa priekšu, jā, tā vādoņi pa priekšu un pakaļ, un tā bija ķeizeris, mazai Nikolājs pats, un tā bija ķeizerien, un tā bija Nastaša, Olga, un visi saklāk otru mašīnu, tik smuk, es tur izdeju personīgi, un tā mēs beigas gulēja kazarme. Pie galvenajā vokzāla, tur Zevastopilē galvenajā vokzāla. Un tad 12 lielie mašīni, tad 12 godsārgi bija līdz 12 no Leningrādas izbrauc, no Pētergrādas, Pēterburga. Un tā tie aizsārgi, tie miesārgi, tie visi bija vienāda auguma, visi tāds smuku cilvēki. Es viņu personīgi redzēju. Un tad jaunie Nikolājs, tur mazie puika, 1 gadi. Un tad tur bija stāvi, tie darbāgoni. Un tad mēs leidz pa tiem, kā pa tiem bremzem un leidz zem. Es ķēzedēlis kobi. Jā. Tad mēs leidz zem. Tas Nikolai, jā, viņš bija līdzi. Es lēc no to vienu vagonu zemi, tur, jā. Tā es paklūpu. Un tas mazais, jā, un viņš man puika, mēs skriek lāc, man uzceļ augšu. Jā. Un tas mazais Nikolais, jā, viņš man, jā, paņēma man, jā. Bet ar roku viņš paņem pēc to kāju man ceļ. Jā, viņš tik saucas mazais ķēzedēlis tos boļā un tas ķēzeris, un viņa atkal skatas augsts, neko neteica, ka Nikolais ar tādu glukut meiteni bices tur. Jā, un viņa uznāk augsts Nikolai, viņš teica to tad, viņš teica, vēl nav bili. Es teicu, ti latīši. Viņš teica, nav vienu latīši. Es teicu, jā, latīši bieženci. Tā liek to roku pēc sēp un tā iet pēc tiem vecekam. Tā tas Zevastopilē man gātās. Un tad 80 familijas iebrauc iekšā, mēs Zevastopilē 80 atļauj. Un 80 familijam tikai viss, cik bija bērni, tie visi to kārstam nomīja, nebija pierāduši to gāju. Visi bērni gāja boja. Jā. Man brālis es nevarēju, jā, bet brālis bija tā slim, domāju, ka viņš vairs necēlsies, jā. Bet tā tomēr izkļūķi. Bet pārējie bērni, viss tā nomīra, tā kā labs nobīra, visi bērni palika. Es arī biju slims, es esmu tik par gulēju. Jā, bet tā tomēr brālis tas bija pavisam slims. Un tad tomēr mēs izturējām. Māma gāja strādāt, un tad ka es biju pārpa 10, ka es biju 13 gadu, tad es gāju dārza strādāt. Jā, uz Primorski bulevaru. Un tad tas bija Latvijas, tas dārznieks, tur uz Primorski bulevaru. Tas bija Latvijas, jā. Sieva Latvijas, viņa bija Latvijas. Un tad es tur strādāju, kamēr nāc mājas. Kamēr ienāca vācietis, un tad brauc mājas. Tad vācietis, jā, vācietis vai mājas, lai brauc mājas, kā tas ir mājas. Jāņa vakarā, tā jau vācietis ienāca iekšā, Jāņa balzdies.